Nu ko, nopirku sev Gisam skrūpistoli. AliExpressā viņa maksāja 27 eiro, ja ņem ar bateriju un lādētāju, 36 eiro, ja ņem ar 2 baterijām, 42. Nu, tad es paņēmu vienu bateriju un lādētāju, un viņam der oriģinālās Makītas baterijas, man ir oriģinālās Makītas baterijas, un tāpēc es tā interesi pēc paņēmu to bateriju, likās būs baigais sūds, bet ir ļoti laba. Mājas vajadzībām ļoti laba skrūpistolīte. Es jau tā domāju, baigais sūds būs vai kā, bet tad es TikTokā kaut ko pa viņu redzēju, un vēl atsauksmes kaut kādas. Nu labi, interesi pēc nopirku. Te reku, ja var likt muciņas virsū, un te var likt visu kaut ko, un mazās muciņas, jā. Un tā viņi strādā. Te ir reko pirmais režīms, nospiež, otrais. Un tad atkal var uztaisīt tādu režīmu, kad, piemēram, skrūvē, un tad viņš apstājās. Un es tā atvelku skrūvi, un tad viņš apstājās, kad atvelku skrūvi. Un es, principā, Motorolers te paskrūvēju, nu vispār afigēnijas instruments manām vajadzībām. Nu, parādīšu, nav ko daudz muldēt. Nu, piemēram, atskrūvēt šito te vāko prīlijā, ja? Te, reku, magnētiņš ieliekam iekšā. Tad ir šitāds te, ieliekam iekšā. Un seškantīte, ja, spraužam virsū. Nu, ir pīrāgs pa pirmo zorti gatavs. Pa pirmo zorti pilnīgi kāda vaina. Man arī patīk. Nu tā, 24. muciņa. Tā, tagad man ir uz pirmā režīma. Uz pirmā režīma neatskrūvē. Uz otrā režīma atskrūvē. Nu, tā, uzlikšu pirmo režīmu. Es domāju, ar to arī jāpietiek ir. Tagad es paņemšu risottu. Kuvalt. Būs pa zemu laikam. Atliek tiem galiem viss uz pirmā režīma drusciņu patur. Ir pievilkts. Pilnīgi pa pirmo zorti. Tālāk. Variātoriņa, ja? Atskrūvēt, aizskrūvēt. Tā. Man ir pirmais režīms. Un ir uzlikts tas brīdis, kad viņš pats apstājās. Variātoriņu atskrūvēja ar pirmo režīmu.
Nu, ot, un tagad pieskrūvēs. Un es jau te drusku paeksperimentējos. Un papētīt tā, man ir pirmais režīms, un ar pirmo režīmu tādu kādas 2 sekundes trrrr, un tad ir labi. No, un viss. Es tagad varu paņemt trišotku, pārbaudīt. Kā viņš ir. Ja vispār šitā skrūva ir jāpievelk tikai ar 40 Nm. No, viņa ir pilnīgi pietiekoši pievilkta uz pirmo režīmu. Tā. Pamēģinās pavilkt vaļā. Nu, nē, ot, uz pirmā režīma šitik ilgi vienkārši pievelkās ar ideālu spēku. Variatoriņš. Stiprāk nevajag neko. Ja es saku, tu tikai 40 Nm pēc grāmatas šitai skrūvei ir paredzēts. No, pirmais režīms. Viss ir. Pirmo zorti vairs neko nevajag. Nu, ot, var likt vāku apakaļ. No, atkal šitai saķenītē smuki iekšā. Nevajag ne 2 saķenes, ne tur ko. Liks to vāku. Liks to vāku virsū. O, un kā es vāku, skrūvēju. Viņam jau arī ir ar mazu gāzīti. Un ar mazu gāzīti daži sitieni. Trr, un viss. O, šitā te ar mazu gāzīti. Un šitā uzsit dažreiz un viss. Un, jā, pēc tam. Nu jā, un viss ir atkarīgs no tā, cik ilgi kalpos tas brīnums. Es jau nenoturējos, es jau biju viņu atskrūvējis visu vaļā, paskatīties, kāda situācija ir ar solidolu iekšā, vai viss tur ir sasmērēts. Viss sasmērēts bija ļoti labi, nekāda vaina, bet tur, kur ir šitais kvadrāts, šitais posmiņš, kur tas kvadrāta bukse, visi zurati, tas planetārais reduktoriņš, viss ir eļļains, viss belznes eļļains, viss, bet šitais te buksīte bija sausa. Nu, tad to es izvilku, sasmērēju un vēl pie reizes sasmērēju vēl vairāk. Bet iekšā viss ir metāla. Man nepatīk tas, ka šitajā vietā ir plastmasas daļa. Šeit belznim gultnes plastmasa daļā no vienas puses un motora rotoram gultnes no otras puses. Un te tāda plastmasas detaļa. Bet, nu, gan jau būs labi, jo šitien te pārējais viss it kā aiziet alumīnijas un tā plastmasas detaļa. Tā kā alumīnijā ieiet iekšā, nu. Redzēsi, nu, es saku, manām vajadzībām servisam noteikti neiesaku pirkt, tur jāpērk makita, maizes darbam, kā sacīt, jāsaka, bet man mājās, nu, es pa to naudu pretenziju nav. Točni ne pa bateriju, ne pa instrumentu, par to naudu man nav pretenzijas. Tā kā mājai var pirkt. Galvenais, ka brušlas motors ir iekšā.